Es praktiski visu dzīvi esmu dzīvojis Rīgā, un katrai pilsētai šajā valstī, un arī attiecīgi arī Rīgai, ir kaut kāda vadība. Ja? Mēs zinām, ka Rīgas doma ir Rīgā, un pirms dažiem gadiem pie varas Rīgā nāca tāda partija ar nosaukumu Saskaņa. Un tās priekšsēdētājs Nils Ušakovs sākumā šis jaunais žurnālists bija tāds daļrunīgs, un viņš runāja par attīstību un izaugsmi, un papildus tam arī par tādu plaisu, kas ir sabiedrībā starp latviešiem un krievalodīgajiem. Un vairākās intervijās viņš uzsvēra, cik svarīga ir kopība starp šiem cilvēkiem, starp šīm cilvēku grupām. Un man likās, ka tas ir pareizais kurs, kaut arī tajā laikā vēl nebija Kristus sekotājs, un īpaši politikai īsumā pat nesekoju. Bet pie sevis es domāju, ka tas būtu tik brīnišķīgi, ja būtu kāds, ja, kurš šo plaisu un spriedzi kaut cik mazinātu. Tas, manuprāt, arī risinātu kaut kādas sociālās un praktiskās problēmas, kas pilsētai bija. Diemžēl, drīz pēc ievēlēšanas šī tēma par saliedētību, par nākšanu kopā tika novirzīta kaut kur 2., 3. plānā, un vēl dažus mēnešus vēlāk par to vairs Nils Ušakovs vispār nerunāja. Gadiem ejot, šai partijai esot pie varas, nācās dzirdēt dažādas nebūšanas, kas saistījās ar šo Rīgas vadību. Un tur bija lietas, kas saistīts ar korupciju, un naudas izšķērdēšanu, un savēju iecelšanu amatos, un par kaķu būtisko lomu Rīgas domas darbā. Un es pieļauju tāpat kā es, arī daudzi citi savā sirdī un prātā un sarunās ar citiem zākāja valdošo partiju. Runāja sliktu par to. Un mūsu valstī pastāv nevainības prezumcija. Jeb citiem vārdiem sakot, ir jābūt tiesiskam pamatam, ir jābūt pierādījumiem, lai kādu apsūdzētu noziegumā. Un šajā gadījumā man tā negribējās, lai tas tā ir. Bija skaidrs redzams no daudziem avotiem, ka šajā valdībā kaut kas nav tīrs, bet nebija nekādu konkrētu pierādījumu. Un klausoties šos dažādās tos lavierējošos tādus attaisnojumus no politiķu mutēm, manī tas izraisīja arvien lielākas dusmas un neiecietību pret viņiem. Kā var cienīt kādu, kurš no tevis un no citiem piesavinās, iedzīvojās bagātībās un saka, ka viss jau ir kārtībā? Te viss ir tā, kā tam vajadzētu būt. Bieži vien bija tāda sajūta, ka mēs tiekam uzskatīti par tādiem vienkāršiem muļķiem, kas neko nesaprot. Un tas lika manām dusmām un necieņai pret viņiem tikai augt augumā. Un pie sevis domāju, ja viņi, kuriem idejiski būtu jābūt par piemēru visiem, var šādi rīkoties, tad kāpēc man ir jāpakļaujās šādai varai? Un šīs dienas dievvvārdu teksts, es ceru, mums visiem palīdzēs ieraudzīt to, kā mums, kā Kristus kalpiem, ir jāizturās pret valdību. Un šīs dienas raksturvieta ir no vēstules romiešiem 13. nodaļas, no 1. līdz 7. pantam, un es to arī nolasīšu. Vēstule romiešiem 13, 1 līdz 7. Ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda, jo nav valsts varas kā vien no Dieva. Un tās, kas ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu.
Jo valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tu negribi bīties valsts varas. Labi, dari to, kas labs, tad tu saņemsi viņas uzslavu. Jo tā ir Dieva kalpone tevis labā. Bet, ja tu dari ļaunu, tad bīsties. Nevelti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone atriebēji un soda nesēji tam, kas dara ļaunu. Tādēļ nepieciešami tai paklausīt neviens soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. Tāpēc maksājiet arī savas nodevas. Viņi, kas uz to raugās, ir Dieva kalpi. Dodiet katram, kas viņam pienākas. Nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bību, kam nākas bība, cieņu, kam nākas cieņa. Es jau sākumā minēju, ka mēs vairākus mēnešus jau ejam cauri vēstulei romiešiem. Un Pāvils šo te vēstuli raksta draudzei Romā. Tā laika pasaule vēl nekad nebija redzējusi tik plašu impēriju kā Romas impērija. Tā bija izplatījusies pa 3 kontinentiem un pakļāva sev vairākus miljonus cilvēku. Arī Izraēla tā laika teritorija bija pakļauta Romas vadībai. Jēzus sludina labo vēsti par sevi un saņem nāves sodu no romiešu pārvaldnieka Poncija Pilāta, kurš tajā laikā valdīja pār okupēto Jūdu zemi. Pēc tam, kad Jēzus nomirst un augšām ceļās, viņa mācekļi sāk izplatīt vēsti par viņu. Arī apustulis Pāvils pēc sastapšanās ar augšām celto Kristu sāk sludināt vēsti par viņu. Šī vēsts nonāk arī Romā, un tur izveidojās draudze. Bet tas, ko viņi piedzīvo, ir apspiešana no Romas valdības puses, vēlāk arī vajāšanas, izolācija no sabiedrības un nāves sodi. Kristieši bieži tiek sūtīti uz Kolizeju, kur viņi tiek lauvu saplosīti vai gladiatori nogalināti. Romas impērijā valdīja likumiskā kārtība, un tāpat vien kādu nogalināt nevarēja. Tāpēc bieži vien pret kristiešiem tika safabricētas dažādas nepatiesas apsūdzības, kas nāca tieši no Romas autoritāšu puses. Un arī šos sodus piemēroja Romas valdība. Pāvils bija misionārs, un viens no viņa galamērķiem bija Roma. Pirms viņa ierašanās viņš sūta šo te vēstuli, lai iepazīstinātu ar sevi un savu teoloģiju. Pats jau vairākas reizes savas ādas izdzīvojot dažādus sodus, viņš iekļauj norādes par to, kā tad kristiešiem būtu jāizturās pret valdību. It sevišķi tādu, kas ir tirāniska. Ironiskā kārtā Pāvils savas dzīves beigās nonāk Romā, bet ne tā, kā viņš to bija plānojis. 2 gadus viņš pavada mājas arestā. Un tajā laikā viņam ir iespēja sludināt labo vēsti par pašam imperatoram. Un ap 64. 65. gadu viņam tiek piespiests nāves sods, kuru izpilda Romas vadība. Un šajā kontekstā Dievs dod norādes par to, kā viņa bērniem ir jāizturās pret valdībām un varām. Un ja tu esi Kristus māceklis, tad tas attiecās arī uz tevi. Esi paklausīgs varām, kas valda, jo visas varas ir iecēlis Dievs. Tā ir viņa kārtība, ka ir kaut kāda autoritāte pār cilvēku grupām, par tautām, par valstīm. Un jau Bībeles pašā sākumā Dievs atklāja savu autoritāti. Viņš ir Dievs, un cilvēkam ir jāklaus viņam. Jo viņš ir radītājs, un mēs esam viņa radības. Bet cilvēks negrib pakļauties Dieva vadībai. Jo viņš notic meliem, ka Dievs kaut ko slēp no viņiem, ka viņš nav
visā pilnībā labs, un viņš nav vēl visu devis mums. Kaut ko viņš tur vēl slēpj. Un pamatā tas, ko mēs redzam Ēdenes dārzā ar pirmiem cilvēkiem, ir nepakļaušanās autoritātei. Pēc tam, kad cilvēks saceļās pret Dieva autoritāti, Dievs izdzen cilvēkus no Ēdenes dārza, un dārza priekšā noliek eņģeli ar liesmojošu zobenu. Viņš ieceļ citu autoritāti, lai tā uztur viņa kārtību. Un idejiski šis eņģelis ar zobenu reprezentē Dieva ieceltās valdības pār mums, kas uztur kārtību. Bet tāpēc, ka mūsu grēka DNS ir šī nevēlēšanās pakļauties autoritātēm, tāpēc mēs arī joprojām nevienmēr gribam pakļauties valsts likumiem. Tāpēc ik viens, Pāvils turpina, kas saceļās pret to, pats sagādā sev sodu. Mēs to varam piedzīvot visu laiku. Brauc pārāk ātri ar auto, tev atnāks sods. Nemaksā nodokļus, tevi sodīs vai pat ieliks cietumā. Un ja mēs apskatāmies uz gandrīz jebkuras tiesiskas valsts likumdošanu, tā pamatā balstās uz Dieva baušļiem un likumiem, kas atrodami Bībelē. Ja tu būsi likuma paklausīgs pilsonis, tev nepiemēros sodu. Vēl pat vairāk, ja tu kalposi sabiedrībai, tu pat saņemsi valdības uzslavu. Man vecāki pirms pāris gadiem saņēma valsts augstāko apbalvojumu no prezidenta par to, ka viņi bija sekojuši Dieva aicinājumam. Protams, mēs nekalpojam, lai saņemtu uzslavas un apbalvojumus šeit uz zemes, jo mums jau ir apsolīta vislielākā balva – mūžīga dzīve ar Kristu. Valdība ir Dieva kalpone tevis labā. Bet, ja tu dari ļaunu, tad bīsties. Nevelti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Kā jau minēju, tā ir Dieva iecelta, lai atspoguļotu Dieva hierarhiju. Viņš ir visaugstāk stāvošā vara, un mēs esam viņa pakļautībā. Lai arī kāda valdība mums būtu, tā ir labāka par nekādu valdību. Iedomājieties, ja valstī nebūtu valdības. Ļoti tāds spilgts piemērs bija pirms dažiem gadiem Amerikā. Sietlas pilsētā cilvēki izlēma, ka viņi valdīs paši pār sevi. Norobežoja vairākus kvartālus, izdzina vietējo policijas iecirkni no viņu telpām un nodibināja paši savu valsti ar nosaukumu Chaz jeb Chop. Kāds bija šī eksperimenta rezultāts? Izdemolētas un nodedzinātas ēkas, dažādi grupējumi un to līderi ar ieročiem sāka pakļaut savai vadībai citus, piekauti cilvēki, kuri starp citu nevarēja saņemt medicīnisko palīdzību, jo mediķi atteicās braukt tajā zonā iekšā. Zakšanas, laupīšanas, iebiedēšanas, seksuāla vardarbība, 2 sašauti un 2 nogalināti cilvēki. Tas viss prasīja 3 dienas. 3 dienas bez likuma un kārtības un autoritātes noved pie šī rezultāta. Tas viss tikai tāpēc, ka cilvēki atteicās no Dieva ieceltās kārtības un gribēja paši valdīt. Jo mēs esam dumpinieki, mēs esam grēcinieki. Mēs negribam pakļauties citai autoritātei. Tas ir viens no arī galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki negrib uzticēt savus dzīves Jēzum. Jo tev jāpakļaujas kādam citam. Tu vairs neesi savas dzīves kungs. Un šo nepakļaušanos mēs redzam visur. Sabiedrībā, darba vietās, mācību iestādēs, ģimenēs,
Bet ar svētā gara palīdzību mums ir jānovēršās no šīs uzvedības. Pakļāvība autoritātēm ikvienā mūsu dzīves jomā atspoguļo mūsu paklausību Dievam. Bet ko mums darīt, ja pastāvošā vara ir tirāniska un ļauna? Vācu mācītājs Dietrichs Bonhoeffers un citi ticīgie arī uzdeva šo pašu jautājumu Adolfa Hitlera valdīšanas laikā. Šis režīms visādos veidos centās viņus iebiedēt, apklusināt. Un tad bija šī dilemma. No vienas puses, Dieva vārds saka, ka mums ir jāpakļaujas varām. No otras puses, tas pats Dievs ir teicis, lai iestājamies pret ļaunumu un darām to, kas ir labs. Dievs zināja, ka tādas situācijas būs. Apostoļu darbos ir kāds notikums, kur Kristus mācekļi tiek iemesti cietumā, jo sludināja vēstu par Kristu. Pēc tam, kad Dieva eņģelis viņus brīnumainā kārtā izved no cietuma, viņš saka, lai viņi turpina sludināt, ko viņi arī dara. Par to padzirdēja šī jūdu pašpārvalde, kas viņus bija ielikuši cietumā, un tiekoties ar mācekļiem saka: mēs taču jums teicām, lai nesludinātu par Kristu. Uz ko Pēters atbild ar šiem zīmīgajiem vārdiem: Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Tā ir arī atslēga mums. Ja mēs redzam, ka varas mums liek rīkoties pretrunā Dieva vārdam, tad mums ir tiesības, es pat teiktu pienākums, iestāties par to, kas ir Dieva patiesība. Arī pravietis Daniels un viņa draugi vecajā derībā atklāti nepakļaujās ķēniņa likumam pielūgt zelta teļu. Sods par nepakļāvību bija sadedzināšana ceplī. Kad Dieva kalpi Sadrahs, Mesahs un Abednego nepielūdz zelta teļu, viņi tiek vesti ķēniņa priekšā. Ķēniņš viņiem saka: vai jūs, Sadrah, Mesah un Abednego, ar nolūku negodājat manus dievus un nepielūdzat zelta tēlu, ko es liku veidot? Bet ja jūs to nepielūdzat, tad jūs iemetīs tūlīt degošā ceplī. Un kas būtu tāds dievs, kas jūs varētu izglābt no manas rokas? Uz to mums tev nekas nav jāpaskaidro. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degoša cepļa, un viņš mūs izglābs no tavas rokas, ak ķēniņ. Bet ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ak ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepielūgsim to zelta tēlu, ko tu uzstatīji. Likmes ir ļoti augstas. Uz spēles ir liktas šo vīru dzīvības. Ķēniņš dusmās liekas sakurināt ceples 7 reizes karstāku kā ierasts. Viens no tiem kurinātājiem pat aiziet bojā. Un šie vīri tiek iemesti ugunī, bet viņi nesadeg. Dievs brīnumainā veidā izglāb viņu dzīvības, lai ķēniņš atzītu, ka viņu Dievs ir varnāks par jebkuru valdnieku šeit uz zemes. Ķēniņš Nebukadnēcars griezās ar vēstījumu pie visām tautām, tautībām un valodām, kādas pastāv virs zemes. Miers, lai jums ir bagātīgi. Es nolēmu darīt visiem zināmas tās zīmes un tos brīnumus, ko visu augstais Dievs man ir darījis. Cik lielas ir viņa zīmes un cik vareni viņa brīnumi. Viņa valstība ir mūžīga un viņa valdīšana paliek uz radiem. Protams, mēs zinām, ka nevienmēr Dievs izglāb ticīgo dzīvības.
Arī pieminētajam Dītriham Bonhoefferam tiek izpildīts nāvessods 1 mēnesi pirms Otrā pasaules kara beigām. Ja mēs uzticamies Dieva autoritātei, mums nav jābaidās zaudēt pat savu dzīvību. Jēzus saka, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Un paldies Dievam, mēs nedzīvojam šādos apstākļos. Būsim godīgi, mēs dzīvojam ļoti labā laikā. Es nezinu, kā jūs, bet es nejūtos tā, ka valdība man apspiestu. Mums ir brīvība iet, kur mēs gribam, runāt, ko mēs domājam, ticēt, kam mēs gribam. Vēl netik senā pagātnē šajā valstī tas nebija iespējams. Un daži no jums varbūt to laiku pat ir piedzīvojuši. Par savu ticību un pārliecību tu varēji tikt izstumts no sabiedrības, tev bija liekta iespēja uz izglītību, labu amatu. Un bieži vien tu varēji nonākt cietumā, kur tevi spīdzināja, vai tikt izsūtīts uz kādu no vēsajiem Sibīrijas kūrortiem. Un ja tad tu vēl neklausīji, tev varēja izpildīt nāvessodu. Un kā mēs atguvām savu neatkarību? Ar mieru. Neviens šāviens netika raidīts no mūsu puses. Un Dievs, es ticu, uzklausīja mūsu tautas lūgšanu. Dievs svētī Latviju. Laid mūs tur laimēt iet. Vai mēs esam pateicīgi par to, vai pieņemam to kā pašsaprotamu? Mēs lūgšanu vakaros bieži vien esam lūguši par vadītājiem un valdību. Tā ir viena no Dieva norādēm mums. Lūdziet par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Dievs ir atbildējis mūsu lūgšanas. Mēs dzīvojam mierā. Viņš ir tas, kurš ieceļ valdības un liek sabrukt impērijām. Ne ar vāru un dumpošanos mēs varam to panākt. Kad Jēzus tiek apcietināts, viņa mācekļi velk ārā zobenus, lai aizstāvētu viņu. Un Pēters pat vienam nocērt ausi. Jēzus saka viņam, bāz zobenu makstī. Pateicība Dievam, ka mums nav jācīnās ar ieročiem. Un tas, ko mēs redzam kā ļaunumu, Dievs var vērst par labu, lai izglābtu daudzus. Romas impērija daudziem kristiešiem likās kā ļauns murgs. Bet pateicoties tās plašumam, vēsts par Kristu varēja tālu un ātri izplatīties, lai daudzi nāktu pie ticības. Tik daudz stāstu no padomu laikiem mēs esam dzirdējuši par kristiešu uzticību, sludinot evaņģēliju un tā rezultātā izglābtām dvēselēm. Pat tagad Ukrainā kara šausmas liek cilvēkiem simtos un tūkstošos atsaukties Kristus aicinājumam. Kad Jēzu noved Ponciju Pilātu priekšā, viņš Jēzum saka, vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā? Jēzus atbild, tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Jēzus zināja, ka Dievs ieceļ valdības un varas, un ka šī valdība piespriedīs viņam nāves sodu. Bet tas bija ar mērķi, lai pasaule caur viņu tiktu izglābta. Dievs grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.
un viņš spēja izmantot jebkurus apstākļus. Šīs raksturvietas nobeigumā ir aicinājums dot to, kas katram pienākas. Nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa. Esiet godīgi visās lietās. Cilvēki uz mums skatās kā uz Kristus lieciniekiem. Mēs esam viņa vēstnieki šeit uz zemes. Ja mēs izturamies negodprātīgi, izvairamies no nodokļiem, neizrādam pakļaušanos autoritātēm, esam necienīgi pret cilvēkiem, tad kāpēc, lai kāds ticētu, ka ir vērts sekot Jēzum? Bieži ir dzirdēts par negodprātīgiem kristiešiem, kas iedzīvojās bagātībās uz draudzes un ticīgo rēķina. Un tas ir pamatoti. Bet viņiem pašiem būs jāatbild par to Dievu priekšā. Mums jāskatās uz savu dzīvi. Lūdziet, lai Svētais Gars norāda uz tām lietām, kur rīkojaties negodprātīgi, kur neesat izrādījuši paklausību autoritātēm un izrādījuši cieņu. Ir grūti turēties uz šaurā ceļa. Visapkārt cilvēki, organizācijas, draudzes, politiķi rīkojas negodprātīgi. Bet mēs zinām, ka tas ir pretstats tam, kas sagaida tos, kas uzticās Dievam. Reiz pienāks diena, kad ik viens, kurš ir uzticējis savu dzīvi Jēzum, būs viņa valstībā. Viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Viņa valstībā nebūs vairs ciešanu, asaru, sāpju, nāves, apspiešanas, vajāšanas, zakšanas, krāpšanas. Viņa valstībā vairs nebūs grēka. Viņa valstība ir bezgalīgi labāka par jebko, ko mēs redzam šeit uz zemes. Labāka pat par Norvēģiju. To visu Dievs ir sagatavojis ikvienam, kas uzticās Jēzus paveiktiem pie krusta. Dievs atdeva visdārgāko, kas viņam bija, savu dēlu Jēzu Kristu, lai nodrošinātu mums vietu viņa valstībā. Un ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, arī tu tiksi ieaicināts viņa valstībā. Ja tu vēl neesi to izdarījis, tad šodien tev ir iespēja to izdarīt. Neatliec to uz vēlāku laiku. Neatliec to uz mirkli, kad varētu būt jau par vēlu. Un pakļaujies vislabākā, mīlošākā, svētā Dieva valdībai. Amen.